Kalna ir tā vienkāršotā realitāte, kurā paliek pāri tikai eksistenciālās lietas, un viss pārējais nav svarīgi. Sasnieguma alpīnisms tas ir par robežu pārkāpšanu, ka tu nevari dabūt tieši tos sasniegumus, ja tu turies tajā drošajā zonā. Kaut kur tev ir jānostaigā pa to naža asmeni, un kaut kur tev ir jānoriskē vairāk. Un tādu cilvēku viņu kļūst mazāk. Pēc rezultātiem tad tas ir Pauls. Ja runā pēc padomju sasniegumiem, tad tas ir Pēters Kūls. Bet, ja runā par iniciatīvu, atbildības uzņemšanos un tās kalnu kultūras attīstīšanu, tad tas ir ķirs. Tur nav nekādu šaubu. Viens no pirmajiem, kas nesa to Latvijas karogu un nesa interesantā veidā, protams, spēcīgi cilvēki. Ekspedīcijas, kā ķirsis gāja, tur paši nesa, paši organizēja, paši ņēmās, paši lika maršrutus. Uz tā fona, kāds ir tagad, tādas ir maz, nemaz, tuvu ļoti maz. Kāpēc viņš to darīja? Tā kā viņam tas bija svarīgi. Vai arī var teikt, tas bija egoisms. Viņš teica, tā kalnā kāpšana ir kaut kas starp starp sportu un mākslu. Viņš bija seja, motors un atbildības paņemšana. Tas ir tas, ko ķirsis izdarīja. Kā tas būtu, ja ķirsis nebūtu bijis? Vai tur būtu radies kāds cits celmlauzis, kurš atvērtu to pasauli vaļā? Īstenībā baigi smieklīgi, kad cilvēki saka, ka jūs tur uzkāpāt virsotnē, jūs tur karogu atstājāt. Viņam tas ir priekšstats, ka tu iespraudi karogu un atstāji tajā virsotnē. Tad ķirsis ir tas karogs, kas tajā virsotnē ir. Viņš ir tas karogs, kuru arī cilvēki zina, kuru cilvēki ierauga. Viņš ir kaut kāds simbols tam, ka tas ir iespējams.